Čau! Te grupa Double Face Steels un arī šodien mēs atbildam uz iesūtītiem fanu jautājumiem. Māra, kā ir veidojies Double Face Steels grupas nosaukums? Tas ir veidojies tālajā 2000. gadā un to visu var izlasīt mājaslapā. Vai šis ir vislabākais jautājums? Domāju, ka jā. Jautājums no Anetes Brazauskas. Viņai ir 18 gadi. Vērts izmērs ir 24 cm. Jūs Latvijā, manuprāt, nelīdzināties nevienai grupai, apvienībai vai kam citam. Bet nu katrs no kaut kā iedvesmojas. Tātad, kas ir jūsu mūzes vārdu salikšanai kopā, mūzikas radīšanai un tēlu veidošanai? Es domāju, mēs visi fanojam par kaut ko savu, bet mēs visi kopā fanojam par Modern Talking. Jautājums no Ingusa Bruders. Vai spētu spontāni mēs uz vietas izgudrot dziesmu? Es domāju, ka mēs esam pietiekami muzikāli, ka mēs arī to spontāni uz vietas varam izdarīt kaut vai tagad, bet, diemžēl, mums nav laika. Kāpēc? Kāpēc man sauc Ronis, nevis tur pieņemsim Vāveli, Lācis, Mazais vai Dr. Evil? Vienkārši, tas ir no man pilnā vārda saīsinājums. Tāds Ronis, Ronalds Ronis. Vai Ingus var pievienoties grupai Double Face Steels? Nē. Un jautājums no Valtera Vestmanis. Vai kādam no jums grupas dalībniekiem koncerta laikā ir saplīsusi stīga? Man stīgas koncerta laikā neplīst. Tā ir viens no jautājumiem no Ingusa Brudersa, kuram ir 41. izmērs. Kad būs koncerts Kuldigā? Tas ir iespējams, bet atkarīgs no jūsu uzvedības. Ingusa Brudera, vai ir bijusi reize, kad koncerts ir gandrīz izgāzies? Jā, bija reize, man personīgi. Tieši pirms gadiņa šī pašā teritorijā bija koncerts un man bija baigā melnā strīpa. Man saplīsa stīga vienai ģitārai, otra izrādījās, maiņas neizmantojama, tā ka man nācās mainīt apakaļ. Tas bija šausmīgi un neforši, un tas bija nejauki. Priekš manis koncerts bija izgāzies. Varētu mani noskriet? Es domāju, ka Marka tev varētu nobraukt. Vai kādreiz ir mēģināts uz skatuves uzkāpt vafelē? Ir sanācis man personīgi tādā vieglā vafelē 2 reizes, bet nevajag tā darīt. No Līgas Rūta Kota viņai ir 18 gadu un tāds izmēriņš 23 šeit. Viņai pagājušais bija kājas izmērs 24. Man liekas, viņa ir bijis pie pedikīra. Vai jums koncertā ir bijuši kādi uzmanību piesaistoši klausītāji, ko spilgti atceraties? Ir bijuši. Ir, mēs Es ceru, ka jūs ekrāniņā šobrīd. Mēs redzam tēt ekrānā spilgtu dzīves pierādījumu tam, kad ir mums personāži koncertā un jāpiezīmē katrā. Un tā šeit mums ierodās viena no galvenajām festivāla Pīlādzes organizatoriem. Un viens no fanu jautājumiem bija tieši tāds, kāpēc festivāls Pīlādzes šogad ir tik draudzīgs cenās? Mēs tāpatās kā jūs, mēs esam draudzīgi, jūs esat draudzīgi. Varbūt ir kāds stāsts, komentārs, kādā sakarā tu proti braukt ar moci? Tas bija ļoti sen, pirms kaut kādiem 10 gadiem, kad teica, izdomāja braukt tīri hobiju pēc, atsāk braukšanu, lai varētu izklaidēties, un tā mēs sākām taisīt trasu. Vēlējumi par Pīlādzi sakāmi? Vienīgie vēlējumi tādi, braucam un ejam un balējamies. Ejam un balējamies. Braucam? Braucam. Eleganti, kā jūs redzējāt, vienkārši super atbraucot šeit uz Pīlādzes. Pirmkārt, es šāvu ar loku, otrkārt es gāju peldēties, treškārt es pierījos, ceturkārt mēs spēlēsim un piekārt pasties skaista dāma. Man nekad mūžā šitas bija pirmais brauciens ar skaistu meiteni kopā pa ekstrēmu trasi. Šie bija vieni no jautājumiem, kas ir iesūtīti gan labākie, gan sliktākie. Bet mēs uzvarētāju noteiksim diezgan interesantā veidā. Mums ir uzvarējis Līgita Rutkovska, kurai nedēļas laikā ir mainījies kājas izmērs. Viņai bija 24, tagad 23,4. Ar jautājumu, vai jums koncertā ir bijuši kādi uzmanības piesaistoši klausītāji, ko spilgti atceraties. Apsveicam uzvarētāju! Aplaudējam!
Kamēr kapteinis smalko ko ņiprāku, atgādināšu, ka bija tēbodas konkurss. Cik tēbodas ir visā Latvijā? Un pareizās atbildes autori ir ļoti daudz, tāpēc aicināsim pārstāvi studijā, lai izlauzētu pareizo atbildi. Lūdzu, ķeries nu klāt, kas tam mums ir šonedēļ uzvarētājs. Tā, to mēs nevienam nerādām, tikai man tad... Apsveicam Oskaru. Pareiza atbildi ir 6 tēbodas ir visā Latvijā un superbalva no tēbodas. Un pats galvenais, lai šonedēļ mēs ieskaitītu tavas atbildes, tad tev ir jāizdara 2 uzdevumi. Pirmkārt, uzdod jautājumu grupai Double Face Tils, un otrkārt atbildi pareizi uz City Fitness uzdoto jautājumu. Kur atvērsies jaunākais City Fitness klubs? Alfā, Skaidmore vai Molā? Pareizās atbildes sūti Kristiāna Adēfē un galvenā balva ieejas karte, 1 reizes apmeklējums uz jebkuru City Fitness centru.